Mums bija vairākas tēmas mūsu šī gada aptaujai, un, protams, ka pirmā tēma saprast, kā mums dinamikā izskatās ar dažādu tabakas un nikotīna produktu lietotājiem. Un te jāsaka, protams, diemžēl, aina ir tradicionālā. Mēs redzam, ka pirmā lielākā kategorija, protams, ir tās pašas tradicionālās cigaretes, par kuru kaitīgumi ir zināms ļoti, ļoti daudz. Bet redzam, ka lēnām pamazām Latvijā ir ienākuši arī jaunie produkti, kas jau ir nosacīti labākas alternatīvas. Mēs zinām, ka šobrīd, man gribētos lietot šo vārdu, diemžēl, Saimā likumdevēji ir izdomājuši, kad atkal jauni nodokļi, jauni ierobežojumi, un kuri vairāk pamatā jau vērsti ir uz jauniem produktiem, kad kā cilvēkiem, kā sabiedrībai šķiet, kas notiks, ieviesīs šos jaunos ierobežojumus, vai tas tiešām samazinās produktu patēriņu, mēs redzam, ka tas ir absolūts mazākums. Teiksim tā, tas ir retais, kurš uzskata, ka šie nosacīti pēdiņās liekot labie centieni varētu nostrādāt. Absolūti lielākā daļa saka, ka nē. Tas vairos kontrabandu, organizēto noziedzību, gal galā tie, kuri šobrīd ir pārgājuši uz jauniem alternatīviem produktiem, tie drīzāk pārslēgsies atpakaļ uz vecajām, šīm ļaunajām cigaretēm, par kur kaitīgumu tur īstenībā pat debatas vairs nav.